Sveiki visiem! Šodien es pastāstīšu un parādīšu par slīpētāju DCM 200N. Tas ir slīpētājs, kurš ir tāds interesants. Viņš ir kā šaurais, ka nav kaut kāds tas ekscentrs vai orbitālais vai kaut kāds cits slīpētāji. Ka šis ir kā lenta, bet tikai maziņā versija tur ar galiņu. Vajag noslīpēt kaut kādas šauras vietās tur, un varbūt tas vēl citur, es nezinu. Bet rekur ir kāds, kas tur ir. Tur ir kā rekur rakstīts, ka tur viņam gaisma ir, LED, ka viņam ir kāds izmērs, tur ir garums un platums, un tur ir cik apgriezieni tur viņš griežās. Un tur īpaši nekas cits nav tur apkārtējā. Varam ķerties klāt, kas tur iekšā viņam aksesori un tas pašs aparāts. Tur ir kas instrukcijas, lents rezervs, tādi šitādi, ka tur ir roktus, nosūkšanas viņam un šitāds. Es to parādīšu, kurā vietā tas ir. Un aparāts viņam tā plēvī un to kas īpaši nevajag. Un rekur ir tas pašs slīpētājs tur kā. Viņam var redzēt, ka ir, kur gaisma ir, un viņam regulējas kādā leņķī tev vajag, lai viņš spīd virsū. Un rekur gaismiņu. Ar šito kā nolaiž lejā. Un ar to, kā tu vari uzlikt to leņķi, kādu vajag, ja tu noliec, ka leņķi tādā, kādā vajag, tad tu ar šito ķepiņu uz augšu. Un tad viņš nofiksējās. Tur ir tie slēdži, kur šitas kā nofiksējās, otrā pusē tur kā vēl viens, kad, tā kā parastām urbīm. Viņiem ātruma regulēšanas ir, tur 1 līdz 7, un tur pie lēns ir šitas. Tas ir tā, ka ieliek lentu, lai tur atslābinās, un tas ir kā pievelk tur, kur es parādīšu. Šitas ir tā, kur ar to, kas samaina vietā. Tas ir tā, ka tur jābūt vai platāks kaut kas tāds, ka tur vienkārši noskrivē nost. Kur ir tāds, un tad tu ieliek to vietā, skatoties, kurus tu gribi, bet es šito atstāšu. Tur nofiksēs, kur tur apakšā var redzēt, tur kādas lentēm jābūt, kāda sakārtojumā, kad viņš ir šitē. Un mēs varam ielikt iekšā, lai tur saprast, kā ieliekās tur. Kur paņemam lentu. Abi divi ir 80 rupjums papīri. Tur kā darās, tur skatās, ka tieši pēc bultiņas, ka tur ir arī bultiņi, ka bultiņš iet šitā. Tad nozīmēts, ka tur, kur bultiņi, tad viņam ieliek, tad ir jāatlaiž vaļā tas, ieliek iekšā. Un tagad viņš iekšā ir, viņam ir tāds kā kabatiņ gandrīz vai kā viņam sānos ir tāds cieniņš un pa vidu ir tā kā dziļāks, kā lai ieliekas iekšā. Un tad, kad ir viss sakārtots, tad nofiksē. Vienkārši šito kā ar to regulē, cik taisni vajag. Viņš ir principā tāds pats tā kā lentes slīpmašīna, kā ar to regulē, lai tur notaisnot, kur es varēšu parādīt, kā ir apmēram. Rekur, ka šitas nosūkšanām, bet kur viņš ieliekās, ka rekur tieši viņam tajā ieliek iekšā, ka tur ir tāds āķīšs divs, ka šitos pirmos, un tad viņš ieliekas iekšā, bet viņš neturās. Ko tur vēl vajag? Ka vajag paņemt roku tur, ieskroju iekšā tur. Nē, var bez šito arī, bet ja tu ar nosūkšanu, tad vajag. Vai arī, ka vienkārši, lai gadījumā, es nezinu, lai neiešaujās tev virsū. Un tad, kad tu esi pieskrivējis, viņš turās, tu vari ielikt tur putekļu sūcēju vai ko, un ko dar viņiem iekšā, bet tu priekš putekļu sūcēju viņam baigi šaus tas. Tad tur kaut kāds vajadzēs tādu adaptēt, lai varētu tur ielikt iekšā. Bet jā, rekur, tas ir ielikts, lenti ir viss. Mums vajag bateriju. Tad paņemšu 5 ampēru bateriju. Un klausīsimies, kāda skaņa ir uz 7. Viņš arī bezoglīšs, un viņš nav tā kā taisns tieši. Kā šito, kā skatās, tu regulē, kā tev vajag. Un tad, kad tu domā, ka ir taisns, tad tu atstāji tā, kā ir, un tad tu vari slīpēt, jo tur īpaši nav tik sarežģīts viņš. Tagad man jāiet pakaļ tur, lai parādītu piemēru, kā tur šaurais vietas vai kaut ko tur. A few minutes later. Un paņemsim šito tieši piemēru, jo viņam rekur tieši iekšpusējais. Protams, tur visām netikšu, bet tur būs daudzreiz vieglāk nekā ar kaut kādiem, es nezinu, tur ekscentras slīpmašīnas. Kad tev vajag ar roku, tur pašam negribas ar roku tur slīpēt, kā, tu gribi vienkāršāk variantu. Tad šitas, kur tev var noderēt, tur, ka paņem to slīpētāju.
Un un viņš smuki noslīpēja tur. No šis 80, tad viņš nebūs tāds gluds, bet tu vari pēc tam noslīpēt ar smalkāk, vai arī kaut kādu citu lentu tur nopērt. Un jā, tas kā vienkāršāks. Tu vari, es nezinu, vēl arī kā šitē. Ka šitādi arī var izdarīt, kā ar eksentu tu nevari paņemt tā slīpēt, jo viņš ir paredzēts tikai virsmām slīpēšanām. Ar šitas tur var kaut kādiem tādiem leņķiem, tur kaut kādu apaļu, kur te eksentu parasti nevar. Un tas ir kā labs priekš tādu. Un jā, tur īpaši viņam baigā nav tādu. Nu šis nav tāds īpaši baigi, viņš ir tāds, kā prosts tur. Viņš tā kā lents slīpmašīna, tikai šaurais ar galiņu tur. Bet ļoti noderīgs ir kaut kādām vietām. Ja jums patīk šis video, kā es stāstīju par to lens slīpmašīnu, tad varat uzspiest like. Ja jums nepatīk tas, ko es stāstīju, tad var uzspiest dislike. Bet ja jūs negribat palaist garām kādiem no jauniem video, ko es publicēju, tad var uzspiest abonēt un uzspiest zvaniņu, lai nepalaist garām, kad es ielieku jaunu video. Un tas ir par lens slīpmašīnu. Uz redzēšanos!